Labdien, kolēģi! Es jums šodien video vēlos parādīt, kā var lietot mākslīgo intelektu arī, lai meklētu rakstus, publikācijas, un mēs varam uzdot jebkādu jautājumu un uzreiz dažu sekundžu laikā ieraudzīt, ko par to saka teorija un zinātne. Un tāpat šo rīku mēs lieliski varam iemācīt arī saviem skolniekiem, jo viņi taču raksta zinātniski pētnieciskos darbus, kā var ātri meklēt literatūru ar mākslīgo intelektu. Tātad šis rīks saucas konsensus, un mēs vienkārši atveram Google pārlūku un rakstam konsensus. Un kur viņš piedāvās mums ieiet šajā saitē, un kā mēs redzam, uzreiz jau jums atverās tas vaicājumu loks. Es jums noteikti iesaku piereģistrēties, ja izmantojot šo pogu sign up, un kamēr jūs neievadiet kaut kādas kartes datus, nekāda samaksa no jums netiks ņemta. Tad, kad jūs piereģistrēsieties, jūs saņemsiet vairāk šo bezmaksas lietojumu iespēju. Kā mēs redzam, ja es neesmu piereģistrējusies savu e-pastu, viņš man atļauj izmantot tikai 3 pro vaicājumus. Ja jūs piereģistrēsiet savu e-pastu, jums būs atļauta gan dziļie vaicājumi, gan ātrie, gan 14 pro versijas. Tā kā es jums noteikti iesaku to izdarīt. Bet varat arī tātad bez reģistrācijas uzreiz izmantot šo rīku. Nu, tad es parādīšu, tātad jūs varat uzdot jebkādu jautājumu, kas jūs ikdienā interesē savā profesionālajā darbībā. Piemēram, es uzdošu jautājumu, es varu uzdot viņu latviešu valodā, bet šajā mākslīgā intelekta rīkā nav iestatīta latviešu valoda, tāpēc, protams, labāki rezultāti būs, ja vaicāsiet angļu valodā, viņš pārtulkos ar automātisko tulkojumu, bet citreiz tur var būt kļūdas arī latviski, bet, kā jau minēju, droši varat arī uzdot jautājumu latviski. Tātad, piemēram, kā visaktīvāk notiek skolotāju profesionālā pilnveide. Tātad es gribu zināt, ko par šo jautājumu saka literatūra. Un es nospiežu vienkārši prom, nekādus filtrus neievadu un skatāmies, kas notiek. Nu, un jūs redzat, viņš uzreiz latviski tātad sniedz atbildi. Kad tātad, jā, efektīva skolotāja profesionālā pilnveide ir sadalījis saturs mācīšanās process, organizācija un ilgums, pārējus praksi un ietekmi uz skolēniem, un kā jūs redzat, viņš ir atradis 20 rakstus, jo tātad pro versija atlasa 20 dažādus rakstus. Un atkarībā no tā, kāds pamatojums ir izteikts, pie katra no šī pamatojuma ir pievienota šī literatūra. Un tad mēs varam skatīties, kas mums interesē vairāk. Visi šie raksti ir pieejami šeit zemāk. Atšķirībā no Copilot vai ChatGPT ir patiešām īsti raksti, un es jau lietoju šo rīku vairākus gadus. Es neesmu pieredzējusi, kad viņš dotu neīstu rakstu, aprakstu vai nosaukumu rakstam, kas neeksistē, kas, diemžēl, gadās lietojot gan Copilot, gan ChatGPT. Un tad jūs varat izvēlēties atķeksēt, iespējams, vairākus rakstus vai, piemēram, vienu. Atzīmējot šeit, tātad ieķeksējot šajā lauciņā, es varu sākt sarunāties ar šo rakstu un prasīt, lūdzu, apkopo galvenās atziņas. Lai es, piemēram, pieņemtu lēmumu, vai es lasīšu, iespējams, es visu 20 rakstus izlasīt nevaru, es gribu izlasīt tikai tos, kuri manam mērķim varētu noderēt vislabāk. Nu, tad redzam, ir īsts apkopams vienā rindkopā, tieši kā es vaicāju.
atreferēts, kas tad šajā rakstā ir pateikts. Es varu arī uzreiz šeit redzēt labajā pusē raksta īsu apkopojumu un aprakstu. Es varu turpināt sarunāties šeit zemāk ar čata funkciju par to, kas ir ietverts rakstā. Bet tagad es jums parādīšu mazliet vairāk funkcijas, kas ir pieejamas, ja mēs iereģistrējamies ar savu e-pastu. Šobrīd es rādu savu kontu, kurā es esmu iereģistrējusies, bet es nemaksāju. Es neizmantoju maksas versiju. Tātad es atkal rādu jau, ko es esmu izmantojis iepriekš, meklējusi, kāds man ir bijis rezultāts. Es, piemēram, uzdevu jautājumu, vai mājas darbi 1. līdz 6. klasē dod būtisku efektu uz mācīšanās rezultātiem. Tātad es ļoti ērti, neejot uz biblioteku mājas apstākļos, var noskaidrot, ko par to saka pētījumi, kas ir veikti uz lielu skaitu skolu un skolēnu, vai tam ir efekts. Un te ir ļoti ērti man parādīts ar krāsām, ka tātad 25 pētījumi, kas saka jā, ir, kad gan ir ietekme, gan nav ietekme 42%, nav ietekme 33%. Un tad šie raksti atbilstoši šīm krāsām ir arī pieejami un ātri izlasāmi. Un tad atkal ir sadalīts pa faktoriem, norādīt šie avoti, plašāk aprakstīts un tam līdzīgi. Varam izvēlēties šādu pogu, un kad mēs izvēlamies šādu pogu, tad fantastiski uzreiz visi raksti tiek sagrupēti arī šādās tādās tabulās, un ļoti pārskatāmi mēs varam ieraudzīt. Man, diemžēl, mazais ekrāns nevar doties pa labi. Un tagad parādīšu dažas pogas. Ja mēs nospiežam šo pogu pie raksta, kur ir pēdiņas, tad uzreiz viņš parāda dažādos stilos, kā noformēt pareizi atsauci. Tas ir ļoti ērti, ja raksta, piemēram, zinātnisku pētniecisko darbu, nepieciešams noformēt apa stilā, tad šī atsauce jau ir sagatavota. Tad ir, protams, iespējas, ka es padalos ar šo rakstu ar kādu kolēģi, bet ja es viņu gribu saglabāt, tad es nospiežu vienkārši šo pogu un izvēlos, kurā mapītē es saglabāšu. Man šis konsensus ir savienots ar Zotero atsauču noformēšanas sistēmu, un uzreiz es rakstu var saglabāt savā Zotero sistēmā un automātiski jau uzreiz rakstīt, bet ja nav savienots Zotero, tad jums būs viena mapīte, saucas My Favorites, mēs nospiežam un viss un raksts ir saglabāts. Un visbeidzot mēs varam uzreiz nokļūt pie avota, atverot to un pārliecinoties, ka tas, ko mākslīgais intelekts sagrupēs un teicis, atbilst tam, kas patiešām šajā rakstā ir rakstīts, jo tātad ētiski ir pārliecināties par visu, ko mākslīgais intelekts mums piedāvā, ka tas atbilst īstenībai. Un kā pēdējo es vēlos jums arī parādīt ļoti vērtīgu elementu, kuru varam izmantot darbā ar skolēniem, proti, kad ar šo meklētāju var atrast tos caurumus, saucamos gaps, kurā nav veikti pētījumi, un aicināt skolēnus, ka viņi tajos veido savus zinātniski pētnieciskos darbus, nevis izstrādātos tajās tēmās, par ko jau ir ļoti daudz zinātniskās literatūras sarakstīts. Un, piemēram, mēs varam uzdot jautājumu, kāda ir pētījuma caurumi kaut kādā konkrētā tēmā. Un tad redzam, kad atkal tiks iedoti raksti, bet kas ir pēc fantastiskākais, tiks iedot šāda tabula, kurā var redzēt, kuros jautājumos pietrūkst šī pētniecība ir veikta, un varbūt skolēns pēc tam tālāk izvēlēsies studēt šo tēmu, attīsties vēl vairāk. Ja mēs neizvēlamies to tēmu, kur mums ir iedots rezultāts 5, tas nozīmē, tas ir ļoti nosakts segments, bet izvēlamies kādu mazāk nosaktu segmentu. Tagad, protams, ir spaidītas pogas un spēlēties ļoti daudz, bet šis ir fantastisks rīks, ar kuru neizejot no mājas, mēs varam meklēt zinātnē balstītu informāciju. Lai izdodās!